Ļoti nostalģiskas atmiņas. Mēs arī būtu priecīgi, ja mums būtu kaut kas tāds. Vilks vairs nav vilks. Vilks ir ikonisks suga, dīvains biznesa modelis, es nesaprotu. Briežu govs un teļus mēs tikai noteiktu jau kā nelimitētos, bet, protams, tur ir izmaiņas normatīvās aktos jau. Viņš var, piemēram, ņemt ārā un sākt filmēt inspektora darbu vai kā? No, kāpēc ne? Aicinām medībās! Sarunas par un ap medībām ar Lindu Dambrovsku. Šau garām! Mēs esam Zemkopības ministrijas 11. stāvā. Man šeit ir ļoti nostalģiskas atmiņas, tāpēc, ka es te strādāju no 2005. līdz 2010. gadam kā vecākais referents. Man liekas, es vēl joprojām varu aizietām acīm par šo gaiteni staigāt. Bet mēs šeit esam šodien tādēļ, ka uz interviju aicinājām Andi Puru, kurš ir meža departamenta direktors. Es gribēju teikt galvenais direktors, bet direktors. 255. epizode. Tu jau šajā amatā esi gadu? Nē, es no 8. janvāra. Šā gada 8. janvāra. Tā kā man ir 10. mēnesis. Un? Un? Kā notiek viss? Kā tu te nokļuvi? Es šeit nokļuvu no valsts meža dienesta. Šā gada 8. janvārī. Iepriekš valsts meža dienestā es biju meža vides aizsardzības daļas vadītājs. Un tur, protams, bija atbildības tādām vienkāršiem vārdiem sakot, viss, kas saistās ar meža ugunsgrēkiem. Vides jautājumi, kā pazīstamākie, protams, visiem ir mikroliegumu stāsts. Un trešā daļa, protams, meža aizsardzība. Tas, kas arī ļoti visiem plaši zināms, kā piemērsim izgraus. Tā kā jā, un tad arī mani uzrunāja nākt uz ministriju pār meža direktoru, jo Arvīts tā kā mēs tā kā samainījāmies vietām, ja tā jāsaka. Runa ir par Arvīdu Ozolu, kurš kļuva par valsts meža dienesta ģenerāldirektoru. Jā, tad uzrunāja. Jāsaka, ka salīdzinot to pret šo, ir jāsaka, ka šeit darbs ir pilnīgi dinamiskāks. Tu no rīta atnākot, tu nezini, kas jau tev var notikt pēc stundas, un kur tev jāsniedz atbildi pēc dažām minūtēm vai pēc uz dienas beigām. Tā kā darbs ir dinamisks, katrā gadījumā ir interesants. Tā viena lieta, kas nāk klāt šeit, ir starptautiskie kontakti, gan meža direktoru sanāksmes, gan arī medību direktoru sanāksmes, kas bija Ungārijā. Līdz ar to tas redzējums jau krietni paplašinās, ņemot arī šo pieredzi, kas ir pašiem, ar ko var dalīties. Mums ļoti labs stāsts par aplikāciju Mednis, lai arī cik saka, kad ir varbūt sarežģīti, ir vecāki cilvēki, kas nevar savadīt šo informāciju viņu vietā vada, bet ja mēs ejam uz to digitalizāciju un uz datu ieguvi, tad tas ir viens no labākajiem veidiem, kur mēs varam runāt par konkrētiem datiem, ātri redzēt arī to, kas notiek, un šobrīd arī tīri mazu atkāpi uztaisot no tā, paskatoties, kā notiek stāsts par briežu medībām, tad konkrēti uz šo brīdi nomedīti brieži jau ir par 40% vairāk salīdzinot ar iepriekšējo gadu. Līdz ar to tā ir jau uz datiem balstīta informācija. Ja salīdzina, cik ir tajā pašā gadā pagājušajā gadā nomedīti, salīdzinam ar šo gadu tajā pašā laikā nomedītiem, tad tie ir par 40%. Baigi labi rādītāji medniekiem. Jā, un tas stāsts par to vienu, ja mēs minam par to starptautisko sadarbību, ja mēs sakam Mednis, mēs runājam arī ar franču kolēģi. Francijā ir mednieki kaut kāds 1,2 miljoni. Jā, tur daudz ir, jā. Un tad tas, arī tas medību direktors, viņš tā pienāk, bet zini ko, Andi, mēs arī būtu priecīgi, ja mums būtu kaut kas tāds. Tā kā līdz ar to ir tās lietas arī, ko mēs varam dalīties, un, ir tās labās lietas, ko mēs esam paši izstrādājuši. Tā kā, ir prieks, kad... Jā, un tas par to dinamiku. Te, protams, jāmin, kad ir gan 3 šobrīd tās lielās sadaļas, kas ir manā atbildībā. Protams, viens tā stratēģijas nodaļa un visi izaicinājumi saistībā ar klimata mērķiem, zemes izmantošanas. Un arī pa meža nozares pamatnostādnēm. Vakardien mums bija ilgspējīgas attīstības komisijā
Tā kā virzība iet uz priekšu, varbūt ne tik ātri kā vēlamies, bet iet. Un tad, protams, jā, tā otra nodaļa, kas ir meža resursu un medību nodaļa, kas droši vien interesē jums vairāk. Tur mums ir, protams, Jānis Bārs, lielākais starptautiski ne, bet šeit Latvijā krietni pazīstams, jā. Un tad tā trešā sadaļa vēl, protams, kas arī ir viss, kas saistās ar šo zemes pārvaldību. Nu jā, tu stāstīji, tas, kas tev ir ikdiena, daudz, kas no mūsu klausītājiem, skatītājiem skatās, tad kaut kāda vārdu kombinācijas, ko tu minēji, viņiem pilnīgi neko neizsaka. Nu, tur kaut kāda ilgtspējība un apsaimniekošana un globalizācija un viss tā tālāk. Bet es bieži vien dzirdu, ka saka, tu tur Rīgā sēž savos kabinetos, pieņem lēmumus un neko nesaproti. Bet nav jau tā, ka tu neko nesaproti. Tu pat arī mednieks esi, jo mēs esam kopā medījuši, manuprāt, kaut kādu sen atpakaļ. Jā, tā ir. Mēs kopā medījām fazānus, es atceros toreiz, jā. Tā kā, bet jā, es arī pilnīgi varētu teikt par šo viedokli, ka reizēm ir jātiek pieņem lēmums. Nevienmēr saprot tos cilvēkus, kas dzīvo, tā kā, es teiktu, lauku apvidū. Un manuprāt, tad ir man tā opcija ir tā, ka man var to stāstīt, bet ir tās lietas, ko es saprotu, tāpēc, ka es pats nāku no tās vides, no laukiem un man ir krietni vienkāršāk saprast to brīdi, kurā vietā, par ko mēs arī runājam. Nav tā, bet kas ir reizēm tiešām sanāk tās situācijas, kad lēmums pieņem varbūt tie, kas neizprot to situāciju, kas ir tajā lauka teritorijā. Un tad sanāk tā absurdā situācija, kad tie, kas dzīvo pilsētā, pieņem lēmumus par to, kā cilvēkiem jādzīvo laukos. Man liekas, taču laukos cilvēki dzīvojot, nepieņem lēmumus par to, kā dzīvot cilvēkiem pilsētā. Viņi jau gribētu. Jā, bet tas nav stāsts par nodalīšanu, bet ir stāsts par to, ka varbūt ir nepieciešams padomāt. Bet, padomāt, un manuprāt, ir jāuzsver tas, kad mēs runājam par ļoti lielām vērtībām, kas ir dabas vērtības, pilnīgi piekrītu. Mums ļoti svarīgi, lai būtu lauksaimniecība, mežsaimniecība, bet, manuprāt, vēl svarīgāks tajā visā, lai tas notiktu, ir tas cilvēks, kas dzīvo tajā vidē un kuram ir iespējas un kurš ar savu šo darbību, es teiktu, gan veicina, gan pieskata, gan regulē, uzrauga. Viņš dzīvo tajā vidē, viņš saprot, kāds ir. Un tad atnāk kāds no malas un pasaka, klausies, tagad tu nevarēsi darīt šitā, tagad būs jādara tā, un pēc tam varbūt jādara šitā. Viņš zina tās konsekvences, kas var būt no tā. Un reizēm tad liekas, ko tad tas Jānis mums stāsta? Tā taču nevarētu būt. Tā. Bet tā kā kā to sabalansēt un pateikt, kad cilvēks laukos tādā pašā vērtībā kā mazais ēglis varbūt. Varbūt arī cilvēkam vajag uztaisīt, cilvēkam, kas dzīvo laukos, es neteiktu kā indiāņiem šos teritorijas, kur viņi dzīvo un viņiem tie nosacījumi, bet sabalansējam to visu. Šā garām jaktei būt. Mēs šodien tiekamies tāpēc, ka nu pat beidzās viena patiesībā, manuprāt, diezgan nozīmīga sanāksme, kuras arī dažus dalībniekus jau gaidot kolēģi Indulu satiku Juru Lazdiņu no Zemnieku saimnes un Jāni Bāru un Mārtiņu Līdumu. Un es sapratu, ka bija diezgan intensīva diskusija, tad ko tad mēs galu galā darām ar vilkiem un ko mēs darām ar briežiem. Tīpaši tajā kontekstā, ka šodien mums medībām.lv ir arī nopublicēts video un stāsts par to, kā Plazdu kalnā laikam, bija atkal nu pat vilku uzbrukums bijis un aitas ir saplēstas un ko tiem cilvēkiem darīt laukos. Un es arī šodien skatījos, bija intervija TV24 ar Haraldu Barviku, arī viņam jautāja un uzbruka tie, kas zvana, cilvēki no malas saka, mednieki neko nedara, vilki tur visu ēd nost. Raksturo to situāciju apmēram pa vilkiem, kāda ir un ko mēs reāli varam darīt, lai nav tā, ka cilvēki laukos tiešām kļūst par situācijas upuri. Viņam visu ēd nost, bet viņš tam vilkam nevar neko izdarīt, vēl jau vairāk tāpēc, ka šobrīd mēs ierakstam 24. oktobrī, un mums ir palikušas tikai 79 atļaujas vilkiem no 300.
Jā, šobrīd mums nesen beidzās arī tieši medību jomu saistītā starpnozaru jautājumu risināšanas darba grupas sanāksmes, darba kārtība. Un jāsaka tā, ka mēs lielāko daļu norunājam pa briežiem, bet, protams, arī nedaudz pieskārāmies šim jautājumam. Tas, ko tu pareizi mini, mums šobrīd 24. oktobris un no 300 atļaujām palikušas 79, es domāju, uzskatīs sniegs, un arī tad tās pārējās beigsies, tā kā, ja nebūs jau līdz tam laikam beigušās. Tā ir tā viena lieta. Skatoties, ko mēs vēl šobrīd varam izdarīt, un mēs no savas puses Medību saimniecības attīstības fondā esam arī ielikuši šo pētījumu, ko veic Silava, tieši lai izvērtētu šo stāstu. Bet tā galvenā lieta jau, protams, ir vilku sugu aizsardzības plānā, kur ir minēts šis skaitlis tieši šie 300 indivīdi. Un tas jautājums par to, ka būtu nepieciešams tā pirmā lieta, ko izdarīt, visticamāk noaktualizēt šo sugu aizsardzības plānu. Un lai to varētu arī izdarīt, ir nepieciešams, mēs no savas puses nākam pretī ar šo zinātnisko izvērtējumu, ko arī taisa Silava, un man liekas, ka viņiem vajadzētu jau respektīvi novembris, jāpaskatās no galas nepateikšu, bet praktiski būs šis nodevums. Jā, jo es arī gribēju teikt, ka ir tā kā zemkopības ministrija principā ir atbildīga par vilku kā par medījamo dzīvnieku, bet visas lietas, kas ir saistītas ar vilku, reāli dara varams. Tajā skaitā ziņo arī Eiropai. Tā sadarbība vispār notiek, vai varams ziņo to, ko viņi grib ziņot, un jūs te peraties pa savām nātrēm. Lūk, tas ir jautājums, kas ir arī politiski jau tā kā jārunā, varbūt, ka mans līmenis priekš tā ir pa zemu, bet ko mēs no savas puses arī priekš ministru tiešām sagatavosim, praktiski gatavojam, varētu teikt, lai mēs varētu šo informāciju arī doties uz varam un izrunāt. Bet ir skaidrs, ka visticamāk, skatīsimies, kā tie notikumi attīstīsies, jo, ja mēs paskatāmies arī par Eiropu, tad tas atbalsts visticamāk varētu arī būt. Bet, kas mums droši vien svarīgi, šobrīd pateikt, ka nav stāsts par 300 individiem, kas ir sugu aizsardzības plānā, bet gan stāsts par šo te labvēlīgu populācijas stāvokli. Un tad ir tas nākamais jautājums, ja mēs ieliekam labvēlīgu sugu populācijas stāvokli, kas ir tas, kas šo izvērtējumu veids. Jo mums būtu jāskatās pēc tā, nevis jāskatās pēc individiem vai individu skaita, kas ir ielikts piemēram sugu aizsardzības plānā. Jo mēs šobrīd pie tā 300, kā mēs esam, tā mēs arī plus mīnus pie viņa, tu neko nevar izdarīt, godīgi sakot. Jā. Tas ir tā kā ķīlnieks, tā populācija tev iespējams pieaug, bet tu neko nevar izdarīt, tāpēc, ka sugu aizsardzības plānā ir tie 300. Un tāpēc tā ir lieta, kas jāmaina. Jā, jo arī diskusijas, kad mēs bijām Madonā uz vienu, tas bija seminārs vai webinārs, daudz cilvēku norādīja uz to, ka suga aizsardzības plāna galvenais eksperts ir mūsu galvenais eksperts, kurš vienlaicīgi arī veic monitoringu, un tad patiesībā tajā vienā katlā arī tas viss tur vārās, tā kā roka mazgā roku, vai es nezinu, kā lai to nosaka, jo šis jau ir kļuvis par tādu kā politisku lēmumu. Vilks vairs nav vilks. Vilks ir ikoniska suga, par kuru tur lauž šķēpus Eiropas līmenī. Jā, bet kas būtu tiešām jāatzīmē, manuprāt, ja mēs skatāmies uz šo te vilku kontekstā par Eiropu, tad jāsaka, ka šie te ierobežojumi tiešām viņi ir bijuši un darbojušies, un mēs paskatāmies, šī te vilku populācija Eiropā ir pieaugusi. Tā kā pēc būtības mēs varam teikt, ka tas plāns darbojās, bet tad ir stāsts par to, kurā brīdī tad mēs pasakām, ka mums vajadzētu tomēr izlīdzināt to populāciju. Nevis, ja mēs tādā veidā turpināsim, iespējams, viņa visu laiku atkal augs. Tas jau nav mērķis. Mērķis bija ticamāk tajā brīdī pateikt, ja viņa samazinās vai populācija ir nelabvēlīgs vai slikts stāvoklis, viņa nokļūst līdz tam labvēlīgam stāvoklim. Un tad būtu tālāk tās darbības. Tā kā mēs varam teikt, ka Eiropā šis plāns darbojas ļoti labi, tā populācija pieaugs. Bet tagad tas nākamais solis. Bet plāna nav. Tā kā bija ieviesti pasākumi, lai populācija palielinātos, bet nebija ielikts sistēmā plāns, ko darīt tālāk, kad tas notiekās. Apmēram tā kā mēs ielikām, bet neticējām, ka tā būs. Tagad mēs esam, ko mums tagad darīt. Tagad, vai grūti mainīt situācijas. Starp citu, būs balsojums Bernas konvencijā par vilku statusu maiņu Bernas konvencijas ietveros 2. vai 3. decembrī.
Un tur ir patiesībā šobrīd iesniegtas 2 iniciatīvas. Viena bija par vilkiem Šveicē un vēl papildus un arī par statusu maiņu. Citu Šveice jau 3 reizes ir sniegusi Bernas konvencijā priekšlikumus mainīt vilka aizsardzības status, bet šobrīd līdz šim nebija guvusi atbalstu tā iniciatīva. Tā kā redzēsim, kas tālāk notiks. Es domāju, ka tas patiesībā arī atvieglos mums dzīvi vismaz politiskā noskaņojumā, ja izdosies mainīt to aizsardzības statusu no īpaši aizsargājums uz aizsargājumu. Jā, tur var, protams, piekrist. Un tāpēc ir tiešām ļoti būtiski sekot līdzi un saulēcīgi arī pieņemt lēmumus, jo mēs nedaudz atkāpjamies no vilka, tad mums vajadzētu arī padomāt, kas notiek ar lāčiem. Un tas ir stāsts vismaz pieskarties šai jomai, iniciēt, ka paskatāmies, kā mēs viņu redzam. Jo gribam vai negribam, bet negribās nonākt līdz situācijai, kamēr mums ir kāds nepatīkams gadījums, un tikai tad mēs sākam reaģēt. Mums būtu jābūt preventīvi jau arī šim gatavam, jo ja mēs zinām, protams, tā informācija arī no meža kamerām, arī silo veids šo monitoringu, gribam vai negribam, bet mums ir aizvien vairāk šo datu. Tā ir viena lieta, un otra lieta, kas ir pamazām arī iet uz priekšu, mēs ļoti labi zinām stāstu par žogu, ar Krieviju un ārējo šo robežu, un ir skaidrs, ka arī tas cilvēka veidots mākslīgais šķērslis, kas pēc būtības ietekmē arī šo dzīvnieku migrāciju. Gribam mazāk vai vairāk, bet viņš ietekmē. Un ja mēs paskatāmies Latvija, Lietuva, Igaunija, tad tas lielais posms pa vidu, kur, teiksim, viņiem būs. Es nezinu tik smalki par to, vai ir paredzēt šie tās dzīvnieku pāries vai kaut kādi šie tuneļi vai kas, kur tie dzīvnieki var migrēt, bet, ja mēs paskatāmies tā tīri reāli, tad lielākais posms tajā visā paliek Peipus ezers. Tad ir ziema, ledus un migrācija. Un tad jautājums, kā notika šī migrācija tajā posmā, bet tas ir tas atvērtais stāsts, pa ko viņi varētu pārvietoties. Un līdz ar to tad ir jautājums, ja nenotiek tā migrācija tādā veidā, viņa būs vai ziemeļdienu vai dienu ziemeļu. Tā kā mēs varam vēl sagaidīt, varbūt, kad arī vēl vairāk tie lāči varētu atnākt pie mums no Igaunijas, piemēram. Jā, man tik un tālu visu laiku liekas, ka bišķiņ tajos oficiālos datos tas lāču skaits tiek turēts tā pieticīgāk nekā ir patiesībā, un es nesaprotu, kāpēc tas tā notiek. Varbūt tas ir tie 129 ir tie, par kuriem ir tiešām dati, ka viņi ir, bet mednieki visu laiku saka, ka ir vairāk, vismaz pāri pa 200. Es jau droši vien, ka tad aicinātu visiem, kas klausās šobrīd, novilkt medņa aplikāciju. Tur ir tāda laba lieta kā novērojumi, gan par postījumiem, gan arī dabā, vai tu esi tieši redzējis, vai te ir pazīmes pēdām vispārējo, liekam šo informāciju iekšā. Tā ir tā svarīgākā lieta, lai mēs runātu par lēmumiem, kurus mēs taisamies pieņemt, jo ļoti svarīgi, ja mēs pieņemam lēmumus uz datiem balstītus lēmumus, nevis uz emocijām. Un, lai to izdarītu, ir nepieciešama šī informācija. Un mums šobrīd ir instruments, kādā veidā mēs šo informāciju varam ievākt. Un, tur nevajag paslinkot. Tas neaizņem ļoti daudz laika, bet vadam šo informāciju iekšā. Jo, ja mēs paskatāmies, tā otra lieta, ir šie arī lāču postījumi, kas ir biteniekiem, dravām, vispārējo. Ir stāsts arī par kompensācijām, protams, bet vai mēs gribam, lai palielinās šīs kompensācijas, vai mēs tiešām gribam, lai mums būtu optimāls šī dzīvnieku populācija Latvijā. Drīzāk tas otrs variants, jo, lai arī pa vilkiem šobrīd, pa vilku postījumiem šobrīd, manuprāt, nemaksā kompensācijas pilnā apmērā, bet lauksaimnieki jau negrib tās aitas audzēt, lai saņemtu kompensācijas. Viņi grib nodarboties ar lauksaimniecību, uzņēmēju darbību. Savādāk, kāda jēga no tām aitām, tu paņem aitu, viņu nokož, tu viņu likvidē un saņem kompensācijas. Kaut kāds dīvains biznesa modelis, es nesaprotu. Tā nedrīkst būt norma. Ja tā gadās, tad tad ir kompensācija, bet tas nedrīkst būt panacēja visām situācijām. Mēs nevaram paļauties uz to, ka tagad visiem maksās kompensācijas.
Jā, tieši tā arī ir, kā mini, ka tas galvenais jau ir stāsts par to, kāpēc tas īpašnieks tur laukos to grib darīt un attīstīt. Nu, tieši tā, ne jau viņam ir plāns tāpat kā, nezinu, vienalga vai jāsaudzē vai tev ir bišu saimes un tu medievāts, tu jau tomēr gribi to rezultātu sasniegt, nevis saņemt tās kompensācijas, un tad ir jautājums, kurā brīdī tu saproti, ka, man vairs tas nav izdevīgi, es vairs to nevaru realizēt, un būtības mēs zaudējam, varbūt ne uzreiz to cilvēku, bet, es ļoti daudz, nevis ļoti daudz, bet arī ir cilvēki ir informējuši vai snieguši to informāciju, ka viņi saka, mēs audzējam aitas, vilki atnāk vienreiz, otrais, trešoreiz, tu vari ielikt arī tos visus sētas un visu pārējo, bet kādā brīdī tu vienkārši nolaižās rokas un pasaki, es aitas vairs neaudzēšu, daru kaut ko citu. Tur ir to mazo to sarkano robežu, kad cilvēki pateiks, man pietiek. Jo tie skati jau, kā jūs tagad redzat, te video, tie skati jau ir patiesībā briesmīgi. Kaut kādas pussaplēstas aitas, ķeskas karājās, āda norauta, tas dzīvnieks mokās un tev nav apcījoši tik ievainotus dzīvniekus pēc tam kaut kādā veidā vēl sadakterēt. Viņi ir jālikvidē. Tas ir briesmīgi. Bet mēs te runājam briņķi un apkārt, bet tad kādi ir konkrēti risinājumi, ko mēs tagad gaidām? Pētījuma rezultātus, sniedzam informāciju varamam un gaidām, ka viņi saņemsies un mainīs aizsardzības plānā tos 300 maksimālo limitu? Jā, tāds šobrīd ir plāns. Un tas termiņš, kurā mēs to varam sagaidīt? Nezinu, nākamgad, aiznākamgad, pēc 5 gadiem. Es jau domāju, ka mums šobrīd, kas ir nepieciešams, mums ir nepieciešami šī pētījuma rezultāti, mēs gatavojam visu ejam uz priekšu. Tur nav stāsts par nākamo gadu, jo mēs to varam izdarīt ātrāk, mēs viņu izdarām. Jā, jo tad arī patiesībā ar Valsts meža dienesta rīkojumu var ļoti sekmīgi arī to ļoti ātri to limitu palielināt, ja ir kaut kāda likumiskā bāze to izdarīt. Jā, tur ir īstenībā ļoti interesanti, ja paskatās vairāku gadu periodu, kaut kādus 3 gadus paņemot atpakaļ, tad mēs ļoti labi varam redzēt, kurā brīdī beidzās limits. Reizēm pat nemaz nav jaunais gads sasniegts. Tad ir jautājums. Es domāju, šogad būs tieši tas pats gadījums. Novembra vidū viss jau būs beidzies. Ja sniegs tagad uzkritīs, tad ir 2 nedēļu jautājums. Risinājumu šobrīd gaidām. Es saprotu jau, ka cilvēki, kuri ikdienā ar to saskaras, viņiem gribās tos pēc iespējas ātrāk, bet, diemžēl šajā jautājumā tas tik ātri nenotiek, bet, kaut kas ir sakustējies, manuprāt, bišķiņi. Jā, tā ir secība, kādā veidā mēs ejam uz priekšu, bet, protams, vienmēr gribētos ātrāk, bet labāk, lai ir korekti soli pa solim uz priekšu, un tad arī mēs droši vien, ka nonāksim pie rezultāta. Ok, labi. Viņam vēderā kuņģi iešaucīs. Pēc svara, how much does it weigh? Būs vislabāk piemēroti lietainiem apstākļiem. Mainīsies kaut kas jūsu stājā, kas arī ietekmēs trāpījumu rezultativitāti. Šīs komandas ir jāiemāc sākumā pildīt ļoti labi ar vārdiem. Piemēram, jūs sakat šurp. Es atkal esmu te. Ja tu esi ielicis pamatus, tad tu vari faktiski paņemt jebkuru ieroci, jebkurai disciplīnai un, kā saka, pieslīpējot nianses, var darboties. Bet tā kā šeit ir alumīnijas, tad es taisu vaļā viņu visu kopju tīru. Pievelku pirkstu, piespiežam klāt. Bet tā kā mums medniekiem? Mēs esam zaudētāji. Mēs esam zaudētāji, tieši tā. Tā kā mēs esam uz šo brīdi, tad mēs katrs varam nomedīt vienu briežu būvi sezonu. Tad, kad tu mēģini nofilmēt kaut ko, tu paņem un izbeidzās stiks, un viņš tagad, kad tiek lādēts, viņš rāda pat šitā. Nākamais jautājums, kas ir sasāpējies, ir par briežiem. Pat bija... Kurā? Latvijas televīzijā?
Jā, nu, Latvijas televīzijā bija sižets, ka Kurzemē tur brieži ēd matus no galvas nost, un ir reģioni, kur ir milzu postījumi. Sanāksmē tu teici, ka diezgan daudz par to runājāt. Ko runājāt, ko izrunājāt? Jā, nu jāsaka tā, ka sanāksmē mums bija vairākas prezentācijas, gan no lauksaimnieku organizācijas sadarbības padomes, gan no zemnieku saimas, gan no meža īpašnieku biedrības, gan arī Latvijas valsts meža informēja par to, kā viņiem iet ar briežu postījumiem, kā pieaug izmaksas. Tad, protams, arī valsts meža dienests noinformēja par šo situāciju. Un, jā, no valsts meža dienestam, protams, tad arī mēs no Zemkopības ministrijas noinformējam par aktualitātēm. Bet, jā, ir jāsaka tās lietas, ko arī valsts meža dienests uzsvēra attiecībā uz šiem datiem, ko es jau minēju par briežiem, par nomedītējiem uz doto brīdi. Un, ja mēs skatāmies, tad, ja mēs runājam par postījumiem konkrēti, tad tas ir stāsts par Kurzemes Zemgales reģionu. Mēs nerunājam par Latgali un Vidzemi, protams. Tur mazāk ir stipri. Tie mazāk, jā, tieši Zemgalē viss tā dienu daļa, kas pie Lietuvas un Kurzemē. Vienkārši mēs mēģinām noformulēt šo te problemātiku, tiešām, ka viņa nav uz visu Latvijas teritoriju konkrēti reģionā. Un tad ir tās divas lietas, ko mēs varam izdarīt. Tā viena lieta, ko mēs varam izdarīt ātri un uzreiz, tā kā šobrīd atrisināt esošo normatīvo aktu ietvaros, kā mēs varam atrisināt šo problēmu par postījumiem uz konkrētām vietām. Jo mēs ļoti labi zinām arī, ka septembrī bija rīkojums par plus 30% briežu, kas ir 86% no Latvijas teritorijas, ja mēs paskatāmies. Tas ir tā viena lieta, kas ir izdarīta. Otra lieta, kas mums ir jāizdara praktiski nedēļas laikā, tuvākās nedēļas laikā, arī valsts sekretārs informēja, ka viņam nepieciešama šī informācija par to, kā atrast risinājumu ātro esošo normatīvu aktu ietvaros. Un tad tas otrs ir, uz ko mēs ejam skatāmies tiešām ar nākamo sezonu, skatīties, kad briežu govs un teļus mēs tikai noteiktu jau kā nelimitētos. Bet, protams, tur ir izmaiņas normatīvās aktos jau. Bet ko tas mainīs? Ja tās atļaujas jau tagad ir šobrīd diezgan pieejamas, kā es saprotu, ko mainīs atceļot limitu? Jo redz, ir atsevišķi šīs teritorijas, kur tie sadarbības līgumi un kur, man liekas, īsti labi nestrādāt stāsts par tiem briežiem, kas ir mazajām platībām un tā tālāk. Un tur ir tā problemātika. Tā problemātika gan no kopēja apjoma sastāda, cik tur bija, man liekas, 86 klubos, 86, man liekas, jā. 80 no 1374 medību iecirkņiem, 88 medību iecirkņos nevar medīt salbriežus, jo tur neļauj platība no sadarbības līgums. Un tā kopējā šo medību iecirkņu platība ir 1,2% vispār no kopējās, no kopējās visas pieejamās medību platības. Bet tur ir kaut kādas konkrētas problēmas tajos iecirkņos, vai tas ir vienkārši statistikai? Tā ir tā lieta, kur arī, man liekas, ir tā vislielākā sāpe, kāpēc tas viss jautājums ir pacēlies. Un tad es saku, tur ir jāatrod tas ātrais risinājums, jāpasaka, ko mēs varam izdarīt maksimāli atrisināt šo jautājumu. Un, protams, ja mēs skatāmies nosacīt ilgtermiņā, mēs ļoti labi zinām, ka arī šobrīd, arī iepriekšējā gadā no visa apjoma nomedīja 77% no briežiem arī, mēs runājam par atļaujām. Bet ir tā viena lieta, kas vēl bija pagājuši gada, bija šīs atļaujas. Mēs zinām, atļaujas savilcēja, un stāstīt dzirdēt dažādi. Līdz ar to šobrīd mēs varētu teikt, ka no šā gada darbojās mednis, un šie dati varētu būt ticamāki jau, pret ko mēs varētu arī salīdzināt. Līdz ar to paskatīsimies, kādi būs šie nomedīšanas apjomi. Jā, jo tu minēji jau sākumā par tiem 40%. Vēlreiz tas bija 40% ir pieaugums. Ja mēs skatāmies pagājušā gada līkni, piemēram, mēs nomedījām šitik, tad mēs šogad esam jau šeit. Un, respektīvi, ja mēs salīdzinām, tad ir plus 40% no šī nomedītā jau klāt. Respektīvi, viņi uz augšu aizgājuši. Tas nozīmē, ka mednieki patiesībā medī daudz vairāk un intensīvāk, jeb arī ziņo.
Es gribu ticēt, ka medī tomēr vairāk un nomedī. Tā būtu tā pozitīvā lieta, bet tā otra, manuprāt, lieta, kas būtu arī jāpievērš uzmanība, ir tas, ka mums jau 2. vai 3. gadu šis mednieku skaits samazinās. Viņš tā kā iet uz leju, un tad ir, mēs gribam tā kā, lai nomedī vairāk, mums mednieku paliek mazāk. Mums ir, es teiktu, ka pēdējais brīdis skatīties to, lai mēs meklējam risinājumus, kā šīs medības varbūt pat padarīt, es gribētu teikt, nevis atvērtākas, bet kā mēs varētu iesaistīt vairāk šo te jauno paudzi tajās medībās, kā viņas padarīt interesantākas, un ar to skatoties, kad vajadzētu mums arī būt pietiekami izvērtēt un padomāt, kad ir arī šie te dažādi šie medību veidi. Protams, mums ir ar ieročiem, lamatām, medību rīkiem, bet varbūt ir arī vērts paskatīties par loku, ko mēs esam tagad, man liekas, kādu brīdi nolikuši malā. Paskatīties uz šo spektru, ko tu vari spēj piedāvāt. Jo gribam vai negribam, arī tas mednieku vecums paliek lielāks. Labi, tur, protams, ka Kovids izdarīja savas korekcijas, kad viņš tā kā atkal aizgāja uz leju, bet ja mēs paskatāmies, vidējais mednieks 52 gadi. Un tad ir jautājums par to, ka mums vajadzētu arī jau to nākamo paudzi iesaistīt iekšā. Tur jau ir vēl viena problēma, par ko mums min atkal un atkal, ka, piemēram, ja tu esi cilvēks no malas, piemēram, mums ir daudz cilvēku, kas skatās podkāstu un nolem iedvesmojās, kļūšu par mednieku. Viņam jau nav kur medīt, tāpēc, ka ja viņam nav radinieku vai kaut kādu, es nezinu, nav aprecēta kluba vadītāja meita, tad viņam reāli tik kolektīvā ir baigās problēmas. Vai tas maksā šausmīgi dārgi, vai viņu vispār neņem. Un es zinu, ka ļoti daudzos klubos ir noteikts tas maksimālais biedru skaits, un vispārējie ir kaut kādi kandidāti vai palīgi vai viesmednieki, kuri par to maksā baigo naudu. Un tas patiesībā klubiņš, ko es arī saprotu, ir diezgan noslēgts, jo mednieks negrib, lai viņam klubā atnāk kaut kāds dipadu, šitais te iefiltrējās kaut kāds vegāns, kurš izlieks pa mednieku, lai pēc tam sataisītu video un palaistu, pastāstītu, cik mednieki ir briesmīgi. Tas ir vēl viena tāds spektrs. Jā, tur es tev piekrītu, ir šīs tradīcijas, un kur tiešām es arī esmu klubā, un mēs neņemam kuru katru. Protams, ka ir nosacījumi, ko mēs uzņemam, kā viesmednieks, protams, ka var atbraukt par attiecīgi, teiksim, uz dzinēju medībām. Un tā, bet tas ir tā viena lieta, jā. Un, ja mēs paskatāmies tālāk, protams, ir tā publiska ūdeņa, kur var medīt pīles un arī tā visas jūras. Tas briežu jautājumu neatrisina. Tas neatrisina briežu jautājumu, protams. Bet tajā visā ir vēl viena lieta, par ko varbūt runā mazāk, ir stāsts par šīm teritorijām vai īpašniekiem, kuri vienkārši negrib slēgt šos medību līgumus. Un tur sanāk tie baltie saucamie pleķi, jā? Baltie saucamie pleķi, un ja mēs paskatāmies nosacīt to sabiedrības nostāju, es domāju, ka tur arī pamazām šādas situācijas varētu būt kā vairākas. Kad teiksim, šis pats īpašnieks, viņš saka, es negribu, es nemedīšu pats, bet es arī nevienam nenodošu savas medību tiesības. Ko? Lādē iekšā! Tad beigās tas suns uz sienu kaudzes. Un tas stāsts arī par to, ko mēs darām briežiem. Savādāk sanāk, klubā vesela kaudze cilvēku gaida, kad kaut kādi veciem kluba biedri nomirst, lai varētu tikt iekšā klubā. Reāli tā arī sanāk. Bet mēs bijām arī, man liekas, kādu brīdi atpakaļ Francijā, un viņiem bija arī ļoti interesants stāsts, bet tas, laikam, bija vairāk par meža cūkām, viņiem arī ir šie te limiti, ko viņi nosaka, tiem pašiem medību iecirkņiem, medību klubiem. Un tad viņiem arī tā kā tas valsts meža dienests, viņi regulē, kontrolē šo pasākumu. Ir arī tās, tā kā viņiem tās baltās teritorijas, bet tur droši vien, ka ir savādāk stāsts, ja mums to visu regulē civil likums, es īsti nezinu, kas viņiem to regulē, tās medību tiesības, kā īpašniekam uz zemes.
Bet viņiem tā ideja ir tāda, kā mums tie vietējie kolēģi teica, nu, teiksim, tev ir klubs, tev ir tie baltie laukumi, tajos baltajos laukumos, nu, viņi tāpat aprēķina šo te medījamo dzīvnieku apjomu, bet tur savukārt iet un to visu nodrošina arī valsts meža dienests. Nu, jā, bet tagad ir... Es gribētu ar to pateikt, ka, ja mēs pasakam šo teritoriju vai rēķinam šo te populācijas stāvokli uz apjomu, nu, protams, mēs būtu jāņem arī vērā visu pilnīgi šī platība un droši vien, ka to ņem vērā. Un tad jautājums, jā, nu, ka tev tos visus apjomus sadala. Un, protams, ka tur jau arī, es teiktu, ka ļoti labi darbojas, man liekas, tās medību komisijas, kas ir, kur tomēr iesaistīts gan meža īpašnieks, gan arī lauksaimnieks. Ir vietas, kur strādā un ir vietas, kur viņas nestrādā. Nu jā, bet tas šobrīd arī nav tā, ka valsts meža dienas nosaka. To tomēr ir stāsts par to, kad sanāk kopā, nolem. Ir kaut kāds vai domāts vai identificēts, piemēram, tās problēmas, kuras tā kā neprasās kaut kāda normatīva aktu grozījuma, piemēram, kaut kāda likuma prasība grozījums. Tas ir apmēram gads, lai kaut ko izdarītu, bet principā, ko valsts meža dienests varētu ar kaut kādu rīkojumu šobrīd atrisināt un cik ir tās iespējas, ko viņi negrib darīt un ko viņi patiesībā dara. Jo es esmu dzirdējis daudz stāstus, ne visi ir dokumentāli apstiprināti, bet ir klubs, kuram pietrūkst platības, kaimiņa viņu neslēdz līgumu. Valsts meža dienests sūta viņu 5 mājas tālāk, tāpēc, ka briežus nevar medīt, ja ir mazāk par 1000 hektāriem. Tā kā mēs paši veidojam to sistēmu un padaram paši sevi atkarīgu no tās, kļūstam pa sistēmas upuriem. Jautājums, cik tur ir tā griba, kur var atrast risinājumus, lai tiem klubiem, kuri grib medīt, bet nevar medīt, lai ļautu viņiem medīt. Es saku, tas ir tas pirmais, kur arī šie postījumi ir jāsaprot, vai to mēs runājam par sistemātisku lietu, vai mēs runājam par šiem konkrētiem gadījumiem, kas tur ir. Tās būtu tās divas lietas, kas jānodala. Protams, skatoties ilgtermiņā, mums pašiem būtu jāizdara šis lēmums. Mēs varam iet šos divus ceļus. Mēs varam pateikt, ok, tagad, piemēram, brieži ir kā nelimitētie, medījam. Un tad otrs ir stāsts par to, mēs pasakam, ok, kā tad ir minimālā platība šim medību iecirknim. Tad, tur ir, pašiem ir jānonāk pie tā, kā mēs vispār redzam medību saimniecību Latvijā. Varbūt pamati ir vispār jāpārstāv. Es tieši to gribēju teikt, ka varbūt tās mēs paši sev esam uzlikuši tos ierobežojumus ar tām platībām. Varbūt tā sistēma ir jārada pietiekami elastīga, lai, piemēram, šādos gadījumos varētu atcelt, piemēram, tās minimālās platības vai vēl kaut ko. Lai tā sistēma ir, lai mēs varam pielāgoties apstākļiem. Lai viņiem būtu elastīgāka. Tieši tā, jā. Jo mēs arī noteicām droši vien tos pašus, vai tie 1000 hektāri vai 1200 hektāri, tur bija apakšā kāds pamatojums. Es domāju, ka mēs ejam uz priekšu un jāpārskata. Tā, govīm un teļiem 1000, buļļiem 2000. 2000. Staltbriežu buļļiem ne mazāk kā 2000 hektāru, ieskaitot tikai meža masīvus vai to daļas. Jā, tas arī problēma ir. Meža gabalus. Pati Induls nolasīja, ka govīm tas ir 1000 hektāru govīm un teļiem, lai medītu, bet buļļiem ir 2000, ieskaitot tikai meža masīvus, laukus neskaitot. Tad sanāk visi zemgali, tur tev iedomājas savāk 2000 hektāru mežā zemgales pusē. Tas jau arī kaut kāds, arī no tā izriet problēmas. Jo citreiz jau viņš tajā laukā vienkārši dzīvo, migrē, tā kā staigā. Jā, tieši tā. Tāpēc sakam, mēs paši esam uzrakstījuši šos noteikumus tādā brīdī, kā viņam bija. Bet, manuprāt, tur ir. Reizēm liekas, ka viņus vajadzētu pārskatīt kopumā, paskatīties to, es teiktu, kā medību saimniecība, ja mēs paskatāmies kopā medību stratēģiju attīstību, kā mēs to redzam vispār, ko mēs gribam no tās visas. Ir skaidrs, kā mēs šobrīd darbojamies. Mēs saprotam, ka ir atsevišķi gadījumi, ja mēs runājam par briežiem, kur mums tiešām pieaudz šī populācija pietiekami liela, tad jautājums ir, kā mēs esam līdz tam nonākuši un kā mēs šo varētu novērst, atrisināt uz priekšu.
manuprāt, tāpēc ir ļoti labi, ka šī darba grupa jau arī, man liekas, ka bija no pagājušajā gadā pēdējo reizi bija sasaukta, un mēs arī pārnām tos jautājumus. Mēs nemaz netikām līdz piebarošanas stāstam vēl, bet palika tā, ka mēs pēc 2 nedēļām atkal nākam kopā un nejam uz priekšu. Tie jautājumi ir sasāpējušies. Ļoti daudz, un tas saraksts izskatās, ka jau paliek garāks un garāks. Jā, bet man patīk tie. Galvenais uzdevums ir arī, mēs skatāmies kopumā, tad arī valstī šobrīd uzstādījums ir, un, manuprāt, iet pareizo ceļu, ka mēs ejam uz administratīvā sloga samazināšanu. Tad ir jautājums, ko mēs arī gribētu no pašiem medniekiem dzirdēt. Kas no mūsu puses būtu vēl vajadzīgs izdarīt, lai jums būtu vieglāk to visu realizēt. Jo mēs tā kā gribam sagaidīt arī rezultātu, ka jūs medīsiet, to ne? Ir brīži, kad izmantojot arī valsts meža dienas var tā kā uzlikt rīkojumu, tā kā pateikt, kur ir, piemēram, ja nepieciešams stingrāk šie nosacījumi, bet es domāju, ka primāri jau būtu jābūt tā, ka mums nevajadzētu aiziet līdz tam, kad ir labi, Latvijas valsts mežiem ir tā kā saucamie tie jēgri vai mednieki, kas ir amats, kurš saņem par to atalgojumu, kad mums tomēr vajadzētu palikt, ka tā ir brīvprātības princips, bet viņi ir ieinteresēti un arī iet uz tām medībām. Bet mēs jau redzam, pēc tā cipara pa 40% ir pieaudzis tas nomedīto dzīvnieku apjoms, ka mednieki jau medī. Un tādēļ es vienmēr esmu teikusi, ka mednis būs labs instruments, lai parādītu patiesos datus, un šobrīd nav argumentu, manuprāt, lai turpinātu runāt par to, ka mednieki kaut ko nedara vai nemedī. Bet tad ir vēl viens jautājums, man liekas, būtu vasarā jau, vasaras sākumā Pampāļos bija tikšanās lauksaimniekiem ar medniekiem, un ir jāparunā, kā tu teici, par to, kas traucē, kas neļauj sasniegt tos limitus, jo vēl viens jautājums ir par termālo ierīču naktinieku izmantošanu briežu medībās, jo es saprotu visus tos starptautiskos dokumentus un visus. Ja mums ir sezona un mums ir limits, tad kāda starpība, ar ko tas briedis un cikos ir nomedīts. Un mēs tulīt pāriesim vēl pie nākamās tēmas, ir, ka no vienas puses, mums ir jāsamazina meža cūku skaits, jāsamazina briežu skaits, bla, 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 un tad ir nostāsti par inspektoriem, kuri tikai vien gaida, kā pieķert mednieku par mazāko pārkāpumu, lai tikai sastādītu protokolu. Pamēģini tagad izvilkt to naktinieku naktī un briedi nomedīt. Jā, dejot pakāpeniski par tiem plus 40% ir jāsaprot arī, ka ir viena daļa, kas ir izņēmuši šīs sezonas kartas, un ja mēs paskatītos, ja plus mīnus tie mednieki mums ir 19,000 šobrīd, tad būtu interesanti paskatīties, cik no tiem tiešām ir kaut ko nomedījuši šogad, jā. Un tad droši vien, ka tie cipari būtu savādāki. Un tāpēc tas jautājums, kas ir tas, kas būtu vēl jāizdara no mūsu puses, lai mēs palielinātu šo te mednieku skaitu. Tas nav pašmērķis, bet lai viņiem būtu ieinteresēti iet uz mežu medībās, nevis pavadīt laiku. Varbūt vajag Zemkopības ministrijas iniciatīvu mednieku tēlu uzlabošanai tajā pašā Francijā. Viņi ir iztērējuši milzīgu naudu, tajā skaitā reklāmām metro stacijās, lai pastāstītu, ko mednieki patiesībā sabiedrības labad dara, jo savādāk mums tā kā viens sit un viens un tā kā burkāni jau nav. Tu gribi iet medīt un pamēģini tikai savu bildi ar briedi ielikt sociālos tīklos. Tev tur noēdīs bez sāls. Protams, to troļļi šausmīgi daudz dara un troļļo, bet, principā tas tā ir. Tev ir tā kā jāiet un jādara kaut kas sabiedrības labā, bet vienlaicīgi tevi sit nost, tā kā ļauno tēlu. Ko? Pārlādējam! Bet tad pa briežiem jūs turpināsiet runāt un meklēsiet instrumentus un mehānismus, kā atrisināt problēmas konkrētās vietās, jo man liekas, ka tā nav globāla Latvijas problēma. Jā, to mēs tiešām arī minēju, mēs ejam uz priekšu, un tā ir tiešām problēma reģionā, un tur ir pēc iespējas ātrāk jāatrod šis risinājums, tas ir vairāk kā skaidrs, jā. Starp citu, atkāpēji zināšanai, mums bija raksts par to žurnāla medības, ir Francijā veikts pētījums par to, kur atklājās, ka lielo plēsēju klātbūtne patiesībā rada lielāks lauksaimniecības postījumus, jo brieži
tīpaši pārnaģi jūt stresu, viņi meklē ātrāko iespējamo veidu, kā gūt kalorijām bagātu barību, un tādēļ vairāk uzturās uz laukiem un vācās lielākos baros, starp citu. Nevis vilki apēdīs briežus un samazinās postījumus, bet ir pretējs pētījums, starp citu, ja kas. Varbūt tev kādreiz tas nodara. Jā, paldies. Paldies. Un vēl ir vēl viens pētījums ir par to, ka lielie plēsēji īpašu, tā kā saprotamu, sajūtamu ietekmi uz briežu populāciju var atstāt tikai tad, ja platībās ir lāči, lūši un vilki. Lielāko ietekmi atstāja tieši cilvēks pozitīvu un negatīvu. Bet tas zināšanai. Bet mums ir vēl viens sasāpējies jautājums, par ko arī Madonā cilvēki runāja, ir par drausmīgu apmēru sūdzību, ko mēs arī saņemam no medniekiem par valsts meža dienesta inspektoru darbību. Mēs par šo jautājumu kaut kādu jau gadu runājam, arī ar Arvīdu Ozolu runājām, bet uz brīdi kaut kā pierimstās, bet tad tas viss turpinās. Un es tev vienkārši nolasīšu, ko mēs saņēmām ziņu, ka dzinēju medību kontrolas laikā Kurzemē, neatklāšu vietu, laiku, vai mums arī protokoli vēl nav dabūti, bet pilnīgi visiem medniekiem alkohola tests tiek ignorēti, netiek attaisnot mobilās zonas neesamību medību fiksēšanai, esot jāmeklē zona, jānosūta datu un saņemot norakstītās licences numurs, tas jāuzraksta uz marķieru pie zvēru transportēšanas, ja klāt nav autora. Obligāti ieročiem jābūt čeholos uzreiz pēc masta beigām un pie pārbraucieniem. Inspekcijas rīcībā ir jutīga skaņu fiksējoša ierīce, ar kuru nosaka šāvienu virzienu, un tad tiek izmantots drons ar mērķi fiksēt mednieku rīcību pēc šāviena. Un visbeidzot, inspektora attieksme ir agresīva, nekādi argumenti netiek uzklausīti un tiek pieņemts, ka visi mednieki faktiski ir malu mednieki un dzērāji. Bet dzīve turpinās, esam disciplinēti un nenokaram pleznas. Šādus un līdzīgas sūdzības mēs saņemam visu laiku. Es teikšu tā, nav dūmu bez uguns un pagala nedeg viena, bet tas, ka cilvēki runā, tā ir kaut kāda indikācija, norāda uz to, ka mednieki ir brīžiem sašutuši. Mums bija pat atklātā vēstule arī, ko nosūtīja valsts meža dienestam par vienu gadījumu vilku dzinēju medībās, bet cik tā diskusija vienmēr ir bijusi, viņi prasa pretī konkrētus protokolus un pēc tam pasaka, ka mednieki paši vainīgi bija, un tad pēc tam es vēl pat dzirdēju, ka uzsūta papildus kontroles tiem pašiem kolektīviem, kas sūdzējās, lai paņemtu viņus vēl pēc pilnākas programmas. Tas ir tas, ko stāsta. Mēs klāt neesam bijuši, bet mēs atreferējam to, ko mums mednieki stāsta un raksta. Kaut ko šajā jautājumā var darīt vai noskaidrot patiesībā, vai tā ir patiesība vai nav patiesība? Lūk, tas pirmais jautājums ir, ja ir šī neapmierinātība, un es saprotu, ka arī kā šajā gadījumā tur ir konkrēts iesniegums, konkrēta situācija ar konkrētiem pievienotajiem materiāliem, kurš ir iedots informēts valsts meža dienests. Tālāk, protams, ir kontroles daļa arī šo gadījumu ir izskatījusi, es saprotu to beidzamo arī, un šobrīd man liekas, ka viņiem vēl tas pārsūdzības laiks ir. Tā kā, ir jautājums, viņi pārsūdēs vai nepārsūdēs. Bet tā pareizā lietu kārtība būtu tāda, kad mēs ejam šādā veidā, nevis liekam sociālajos tīklos un visu pārējo, bet ejam šo noteikto secību. Konstatējam, vai, kad ir arī no valsts meža dienesta puses. Es jau teiktu, ka jā, parasti ir tā, ka pagale viena pati nedega un taisnība ir kaut kur pa vidu, bet jebkurā gadījumā ejam to pareizo ceļu normatīvu. Konstatējam, uzrakstam iesniegumu, pievienojam attiecījos dokumentus klāt, kas to liecina, vai tie video materiāli vai kas, bet kas, tā kā liecina par to, ka šis inspektors nav, nezinu, vai bijis agresīvs vai bijis kāds. Un, protams, ka vienmēr ir jāsaprot, ka nevienam cilvēkam nepatīk, ka viņu kontrolē. Tas ir automātiski, jau tev rodās tā pretdarbība. Un es teiktu, ka, ja mēs paskatāmies, ka šie gadījumi ir, nezinu, 1 vai 2, varbūt jāpaskatās, ka tur ir nevis stāsts par problēmu Latvijas teritorijā atkal, bet ir konkrēts reģions vai nezinu, konkrēts virsmežniecības, kur ir šis stāsts. Jo, ja teiktu, ka inspektori Latvijā ir, teiksim, medību inspektori Latvijā, vienkārši tikai piekasās vai meklē šīs situācijas pilnīgi visi. Tad mēs paskatāmies, un tā ir.
Nu, viņiem tāds uzdevums ir. Jā, bet es esmu dzirdējis, tur mēra suņiem siksnas, visi slikti mēra torņu augstumu, 2 centimetri nosēdies tornis, protokols. Nu, šitādas lietas ir tas, par ko cilvēki runā. Tad jautājums, 2 centimetri tornīm tiešām kaut ko izšķir, vai tā ir vienkārši attieksme vai leģendas? Redz, tad droši vien, ka būtu jāpiemina, ka tāds piemērs, mēs braucam ar automobīlu, mēs pārsniedzam, mēs esam lietojuši alkoholu, tagad mums jāpūš trubiņā, mēs pasakam 0,51, mēs sakam, klausies, 0,51, 0,50, kāda starpība, pa lielam, kas tev no tā, vai ne? Ir jāsaprot, ka mēs paši esam radījuši noteikumus vai kastītes, kuras inspektors uzrauga. Tad ir tās divas lietas, ko mēs darām. Ja mēs gribam iet no drošības viedokļa prom, tad mainām kastītes izmērs vai paši noteiktās robežas, bet saprotam tad arī, kad iespējams, ka tas ir tās jau par drošību, ko mēs varam zaudēt. Cik mēs esam gatavi iet uz vienu vai uz otru pusi. Tāpēc visticamāk arī ar šie 2 centimetri vai tas torņa augstums vispārējais, viņi ir visticamāk bijuši pamatoti tajā brīdī, kad pieņem šos noteikumus. Par to arī visi novienojušies. Ja kaut kas no tā visa mainās vai ir savādāk, nākam ar priekšlikumiem, pamatojam to visu un mainam normatīvos aktos. Mēs paši esam viņus radījuši, paši mēs viņus varam mainīt. Bet ir jāsaprot, kurā brīdī tas sāks ietekmēt drošību. Nē, to es saprotu, jā, bet jautājums ir arī par to, piemēram, kā tad tagad tam medniekam fiksēt, lai mēs tiešām dabūtu, lai būtu pamatoti šīs visas leģendas un stāsti. Viņš var, piemēram, ņemt ārā un sākt filmēt inspektora darbu vai kā? Kāpēc ne? Viņiem jau pašiem ir kameras. Stāsta, ka viņi paši tās kameras arī neslēdzot iekšā. Tad ir ļoti labi, būs viena kamera pret otru kameru. Bet tas ir tas, ko vajag, piemēram, lai mēs konceptuāli pārskatītu, vai jūs vai ministrija pārskatītu konceptuāli to visu sistēmu, tad ir vajadzīgi konkrēti pierādījumi, nevis vienkārši stāsti. Tieši tā, jo mēs ļoti labi zinām, kaut vai paņemot to pašu piemēru, ja salīdzina ar stāstu, ka mašīnās liek tās video novērošanas kameras, kur braucot pa ceļu, tā kā ir situācija, kas tev rodās, un tad mēs ļoti labi zinām, kad ir divas pretējās puses, ir tie viedokļi. No vienas puses, kā redzēja otrs no otras puses. Un tad ir stāsts par to, ko ir nofilmējusi kamera, kas ir pēc būtības fakts. Un tad, lai tiešām mums būtu šis te fakts, jo mēs ļoti labi zinām, kad pēc kāda brīža tie stāsti apaug, ieliek vēl kāds klāt, un tad vienkārši beigās sanāk tā, ka apmēram inspektors ir gandrīz pats sātans, kas varētu būt, kas ir no mednieka puses. Bet tā jau nav. Paskatāmies tās situācijas, kad ir arī bijuši šie pozitīvie stāsti no inspektora puses. Nes kāpēc par viņiem dzird mazāk. Bet tā arī, man liekas, tā lieta, kas būtu jāuzsver par to, kur inspektors ir aizrādījis, devis šo informāciju medniekam. Tas arī ir svarīgi. Un tad ir tā lieta, mēs redzam slikto, runājam par slikto, labo mēs vispār nepieminam. Jo inspektors tev ir stāsts par to platībās, lai viņš tiešām, mēs ievērotu šos noteikumus, un ir stāsts ne jau par to, kādā veidā mēs nomedījām, bet stāsts tieši par to medību procesu un par drošību. Ierakstiet lūdzu arī komentārā apakšā, ja jums ir bijis arī kāds pozitīvs gadījums satiekoties ar inspektoru mežā, ir izteikts brīdinājums vai vēl kaut kas, ierakstiet komentāros, lai vispār, lai saprot, vai tādas lietas vispār notiekās. Es domāju, ka tas būtu arī labs risinājums, bet ir arī, piemēram, tādas lietas, ka laikam ejot mainās normatīvo, vienu un to pašu normatīvo aktu, pantu interpretācijas. Atceros, pirms vairākiem gadiem es aizbraucu uz Latgali, uzkāpu tornī, man piebrauca valsts meža dienesta pārstāvji, paprasīja dokumentus, tā kā pie paša torņa. Es parādīju dokumentus, viss bija kārtībā, pēc tam pat šo gadījumu vai ieliku žurnālā vai vēl kaut kur. Un tad man zvanīja tajā laikā, personīgi zvanīja valsts meža dienesta ģenerāldirektors Kreisliņkungs un atvainojās un teica, piedod, tā nedrīkst būt, ka valsts meža dienesta darbinieks tagad brauc tev pie torņa un tevi pārbauda. Viņš nedrīkst medības traucēt. Pat mēs pagājušajā gadā runājām ar Arvīdu Ozolu, kurš teica tagad, un kurš mums ir no valsts meža dienesta vairākas atnākušas atbildes par to, ka
tas pants medību likumā attiecās uz trešajām pusēm, bet neattiecās uz valsts meža dienesta darbiniekiem un pārbaudēm. Kā tad 10 gadu ietveros var mainīties? Viens saka tā, otrs saka tā, tad kā tad tas galu galā ir? Vienu dienu ir šitā, otra diena ir šitā. Tas arī jautājums ir par to normu interpretāciju. Jā, tieši tā, un tāpēc arī, par to, kas tad ir traucēšana, tajā brīdī. Tas arī stāsta tev, vai mums vienmēr visur vajag šos te kritērijus skaidri un gaiši pateikt, vai saprast to būtību, ko tas nes sev līdzi. Un, manuprāt, tā lielākā daļa ir par to skaidrošanu. Šāva garām jaktei būt. Skatoties arī, protams, tās pēdējos visus gadījumus, tas gan nav pa medību jomu, bet par citām jomām, visiem ļoti gribās izlasīt likumā vai uzrakstīt pilnīgi visus gadījumus, bet ir jāsaprot, ka normatīviem aktiem ir tā būtība likumam, tā jēga, lai saprastu, kāpēc viņš ir radīts. Mēs varam runāt par noteikumiem, kur tā detalizācija, bet tā norma būtība jau jāsaprot tajā pašā pamatā. Un tad ir jāsaprot tā otra lieta, kas ir ļoti svarīga, ko es vēlreiz gribu pateikt pilnīgi visiem, ka ļoti svarīga lieta ir drošība. Un šie noteikumi ir rakstīti tāpēc, lai būtu šī drošība. Un tad ir jāsaprot par to, patīk, nepatīk. Tā ir viena lieta, bet nepazaudējam šo stāstu par drošību, jo, kā mums arī teica vienās dzinējmedībās. Mums tagad stāsta visiem šo, ko medīs, kā medīs, jāievēro visu šī drošības instrukcija. Viņš teica, pēc būtības medībās ir tikai 3 galvenie punkti dzinējmedībās, kas ir jāievēro. Tā ir drošība, drošība un vēlreiz drošība. Jo nelaimes gadījumi tikai tāpēc arī notiek. Tur ir vairāk punkti, kas netiek ievēroti. Jā, tieši tā. Un tāpēc ir, es teiktu, ka ir ļoti svarīgi to saprast, kāpēc inspektori ir, kāpēc ir noteikumi, kāpēc viņus tā kā kontrolē. Jo es droši vien būtu interesanti pavilkt ārā, kas vispār ir noticis attiecībā uz šīm kontrolēm, šiem gadījumiem. Paskatīties gan par reģioniem, gan kādi ir šie konstatētie pārkāpumi. Un ir, tā kā jūs minējat, par tām 2 centimetriem tam kaklasaknām visu pārējo, varbūt tas ir jāpārvērtē un jāpaskatās, vai to vajag. Ir lietas, kam ir jānāk arī iniciatīvai no mednieku puses un saprast, kur, lai šiem normatīvām aktiem tiešām būtu jēga. Savādāk sanāk tā, ka no vienas puses saka, ejiet medīt cūkus un ejiet medīt briežus, un tu izraujies no darba, aizbrauc uz to torni vakarā, un tad, kā ziņo urbānās leģendas, tad tev pēkšņi atlido valsts meža dienesta, nav pierādīts drons, un pēc tam piebrauc mašīna, un tev visas medības iztraucē. Tu vari reāli pēc pārbaudes, dokumentu uzrādīšanas, mierīgi kāpt no torņa nost un braukt mājās. Kā tu teici sākumā, lai tas ir sabalansēts viss. Lai nav tā, ka tevi uzskata par noziedznieku tikai tāpēc, ka tu esi mednieks, un lai sodītu tad, kad ir tiešām jāsoda un tiešām ir pārkāpumi. Es domāju, ja mēs atrastu to līdzsvaru pa vidu, tad daudzas situācijas arī, daudzas lietas arī atrisinātos. Jā, un tā galvenā lieta, kas varbūt ir, es pat teiktu, jādara būt arī vairāk, jākomunicē savā starpā, jārāda tie piemēri, jārāda tās situācijas un jārunā. Man liekas, reizēm tā, ka mēs nerunājam, tad ir kaut kādas citas situācijas, kāpēc tas vai šis ir izveidojies, bet komunikācija, tā ir tā pirmā lieta, kas būtu jādara vairāk no mūsu puses, no Zemkopības ministrijas puses, iespējams arī no valsts meža dienesta puses. Informējam to sabiedrību, dalamies to informāciju, dalamies arī ar tiem labajiem piemēriem. Nevis tikai tad, kad ir tie sliktie piemēri. Viņi nekur nebūs, bet viņi ir krietni mazāk. Un tā kā es teiktu, ka mēs varam īstenībā būt pat lepni, ka mums ir valsts meža dienests, kurš šobrīd ir pa vidu starp meža īpašnieku, piemēram, un mednieku vēl. Tajā brīdī, kad mēs pateiksim, visi limitētie dzīvnieki ir nelimitēti, tad jau būs stāsts ar meža īpašnieku un mednieku. Un tā otra lieta, kas būtu jāuzsver, ir ļoti labi, ka tomēr kāds mūs pakontrolē. Ja mēs paskatāmies tie inspektori, cik viņi 7 šobrīd ir uz visu Latvijas teritoriju, mednieki ir 19 000.
pie katra viņi neaizbrauks, tas vairāk kā skaidrs. Arī fakts, jā. Un tad ir jā, bet es esmu pat varbūt arī priecīgs, kad ir nedaudz šī te bijība, bet tām nevajadzētu būt bailēm. Tā ir tā atšķirība. Es tev pilnīgi piekrītu, jā, kontrolē ir jābūt, bet kas šobrīd brīžiem arī notiek, ir tas, ka daudzi medni uzskata nevis kā rīku, kas palīdz, ir ļāvis reāli atbrīvoties no kaudzes dokumentu un arī nākotnē ļaus atbrīvoties no kaudzes dokumentu, bet uzskata to kā rīku instrumentu rokās, lai čakarētu medniekus. Jo es esmu arī stāstījusi darba grupās par medni, jo tas ir nenormāli slikts PR mārketings pašam mednim, ka cilvēki kolektīvos viņi izslēdz medni, jo viņiem liekas, ka tad, kad viņš atver lietotni, viņi izsakos, es tev tikai stāstu to, ko cilvēki domā. Mēs esam daudz par to runājuši, ka tas tā nav un baidās, jo ir tā, ka arī urbānās leģendas, ka vakarā nomedīja cūku, noraksta, nākamā dienā tev jau pie torņa inspektors klāt. Tie ir tie stāsti, un nedrīkst tas mednis būt kā instruments, lai čakarētu medniekus. Jo savādāk tā lietotnē zūd jēga tajā ziņā, kā atvieglot medniekiem dzīvi. Jā, un tāpēc arī ir varbūt šīs te, es teiktu, baumas vai šie stāsti, kaut kā jāskaidro vairāk no mūsu puses, pateikt, ka tā īsti nav, tādiem mērķiem viņi netiek izmantot. Ja mēs tā gribam zināt, jebkuram šobrīd ir tas pats telefons, un tevi tāpat var redzēt, kur tu atrodies, kāds ļoti grib. Tā kā tas ir gluži vienalga, vai tev ir tas mednis vai nav mūzenselēts virsū. Tā kā, mēs varam, bezjēdzīgi baidīties no tā, kas jau notiek te. Jā, bet jebkura jauna lieta izraisa kaut kādas bailes, jebkurā gadījumā. Jā, un tāpēc man liekas, ka ir tieši svarīgi, kad varbūt tie nav pat inspektori, bet arī no meža dienesta tā informācija ir jāsniedz un jāskaidro. Kad manuprāt, tā informācijas plūsma varbūt nevienmēr ir tāda, appusēji izprotoša, saprotama, un tad saka, klausies, tad jau tas dienas sakal ar šiem inspektoriem, un teiksim, no mednieku puses, un tad jautājums ir, kāda ir šī attieksme no dienesta puses, tie mednieki, un atkal šitā un tā. Jāsaprot, ka, būs tā, jā, vieni kontrolē, viena medī, bet, tur nevajag cīnīties, kā es arī vienā citā intervijā teicu, nevajag cīnīties vienam pret otru, bet vajag padomāt, kā to pašu var izdarīt, cīnoties vienam par otru. Es tev pilnīgi piekrītu. Tas būtu tas, uz ko mums vajadzētu virzīties. Jo tikai tāpēc, ka mēs kādreiz arī šos jautājumus paceļam, mūs arī sāk uzskatīt par ļaunajiem tēliem no valsts meža dienesta puses. Nav tā, ka mēs uzbrūkam, es mēģinu atrast atbildes uz jautājumiem, kas visus interesē. Tā kā ar vilkiem gaidam risinājumu, par briežiem diskusijas notiek, un varētu būt drīzumā kaut kāda risinājuma vai arī kustība. Un, vai ir zināms, kas būs valsts meža dienesta jaunais ģenerāldirektors? Paskatīsimies. Gaidīsim jaunu, es nezinu, dinamisku un elastīgu vadītāju. Gaidīsim. Tas ir tas, ko mēs gribam sagaidīt. Skaidrs, paldies. Milzīgs Andim Puram. Mēs šodien bijām Zemkopības ministrijā, meža departamentā. Man visu laiku gribās teikt meža resursu departamentā, jau tā bija manā laikā, meža departamentā. Parunājām par interesantām lietām. Domāju, ka mēs kādreiz vēl varētu atnākt, jo tie jautājumi ir šausmīgi daudz un būs kaut kādas jaunas vēsmas, varēsim turpināt diskutēt par šiem jautājumiem un skaidrot cilvēkiem un sabiedrībai, lai nav tā, ka domā, ka jūs te Rīgā neko nesaprotat, pieņemot lēmumus. Bet ir iznācis jaunais mednieka gads, jaunais pielikums, pēdējais pielikums šajā gadā. Abonējiet žurnālu, nākamajam gadam būs 3 jauni pielikumi, izvēlieties to, kur var abonēt ar 3 pielikumiem. Un šaujiet garām. Pats galvenais. Nemēslojiet mežā, nemēslojiet nekur, ja jūs redzat, ka kāds to dara, aizrādiet un savāciet savus sūdus. Ņemamies nost. Masts beidzies.
Thank you.